drusciņu, šitādi ķopsīti, cik man bija. Vispār, es saku, es vienmēr metu daudz, tas ir mans stils. Es arī nodarbībās klātienē, kad ņēmu, bet nevienam nebija nekāda alerģija, kad es eļas maisījums tā ir pavāra. Es tam būs tāds sarkans novārījums, un es tādu novārīju, un man mēnesi viņš apmēram ledus skapī turējās, un es viņu varbūt pēdiņas prasās platāk. Un sajūtiet. Es tikai kustību, un pieliksim skaņu klāt. No klusā līdz un pagriezties. Fascīsiet. Vienmēr. Klusuma spēks. Tik ļoti daudz baidās no klusuma. No tā, ka nekas nenotiek. No tā, ka nav kustības. Taču klusumā ir tas spēks, kas piemīt tukšumam. Tukšums ir radīšanas klēpis. Rekurs ir, kā mēs domājam, mūsu loģiskā domāšana, nervu sistēma. Teiksim, visādas lodiņi, šobrīd ir pretī urānam. Urāns ir tāda negaidītības zemākā līmenī visādi. Tas attiecās gan uz fasciju būšanu, smukumkopšanu sejai, gan viņš atbrīvo bailes no sistēmas. Es nesaku no ķermeņa, jā, mēs spiežam te kārtīgi. Šitajos punktos jāpa ritīgi augšā un irksti vaļā, irkstu gali tur cauri. Tā Šivas trīžuburis, Neptūna trīžuburis, dieviem tāds ir. Divas fāzes jāizdara, nevis tikai viena attīrošā, ja? Bet otru to es arī uzzināju salīdzinoši nesen, un es pieļauju, ka to daudz nezinu Latvijā. Varam vārtus arī vienlaikus uz pasaulēm. Un viņi, cik labi smaržo. Un viņi ir nostiprināja arī kas par tiem drīkst ienākt. Mēs strādājam kādā līmenī, pirmkārt paldies par to ievērošanu, jo principā tas viss, tā viss ir mūsu realitāte, un tā ir tie, kas ir nākušie grupā, ir tīpaši vēlējos rītos, kas bieži vien Latvijā ir tumši, agrijos vakaros, kas arī tumši, arī zina, ka kaut kādā brīdī vienalga ir varbūt visapmākušākās diena, un saulīt var parādīties. Redziet, mēs ķermenis viss satrīvots.